Man nebija vairāk par 5 gadiem. Manuprāt, man bija 4. Manās mājās bija tik daudz vardarbības, un nebija aizsardzības. Es arī uz sevi sakām, es esmu viena. Es teicu, ka man neviens nav vajadzīgs. Man nekad nevienu nevajadzēs. Kritusī Ieva nav patiesākā lieta par tevi. Viņa nav visdziļākā lieta. Apakšā zem katras kontrolēšanas, cenšanās, izdabāšanas, sagrautības ir ievainota maza meitene. Ļaujiet man iesākt ar 109. psalmu. Starp citu, tas ir Dāvida psalms. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka viņš bija diezgan ievērojams vīrs. Palīdz man, visvarenais Dievs, savas mīlestības un labestības dēļ, atbrīvo mani, jo esmu nelaimīgs un nabaks, manas sirds manī ir ievainota. Viņam bija stāsts. Katrai sievietei ir savs stāsts. Tas ir stāsts, kā kāds izrīkojās ar viņas sirdi un kam viņa par sevi noticēja tā rezultātā. Ievainojumi, kurus iegūstam augot un cauri visai dzīvei, tie turpina mūs veidot par sievieti, kādā esam šodien, daudz vairāk, kā to aptveram vai uzdrīkstamies atzīt. Bet katrai sievietei ir stāsts. Atceries, tu ienāci šajā pasaulē uzdodot jautājumu, un tas skanēja apmēram tā, vai tu mani pamani, vai esmu patīkama, vai esmu valdzinoša? Kādas atbildes to saņemtu? Ak, es ceru, ka ar tūkstošiem jā. Bet nevienam no mums nav ideāli vecāki, nevienam. Tev nebija, man nebija, maniem bērniem nav. Tāpēc mums visiem jāatskatās atpakaļ, atcerēties un saņemt tam dziedināšanu, kuru Dievs piedāvā tagad. Redziet, katrai mazai meitenei ir jādzird, katrai sievietei ir tas jāzina. Es pamanu tevi, tev ir nozīme, es priecājos par tevi, es tevi mīlu. Kas ir apbrīnojams skatoties uz Jēzu, viņam arī vajadzēja to dzirdēt. Atceries, kad kristība brīdī viņš iegāja Jordānā, iznākot no ūdens balodas, nolaidās uz viņu, un viņa debes tēvs runāja. Dievs savā veidā pārkāva priekšrakstus šeit, jo ir tikai dažas vietas Bībelē, kur Dievs runā tādā veidā, ka visi to dzird vienlaicīgi. Viņš saka, šis ir mans mīļais dēls, uz kura man ir labs prāts. Viņš saka, es lepojos par to, kas tu esi. Kas Dievu tā sajūsmināja, ka viņš lauza priekšrakstus un runāja? Jēzus. Jēzus viņu sajūsmināja. Tātad, ja pat Jēzum no sava tēva vajadzēja dzirdēt, ka viņš ir mīļotais dēls, tad cik daudz vairāk to vajag mums? Es domāju, ka šajā fotogrāfijā man varēja būt 6 gadi. Te ir manas māsas dzimšanas diena. Tā esmu es ar mammu. Šī ir jaunākā māsa, mana vecākā māsa un tēvs. Pirmā lieta, kas piesaista skatienu, ir tēta klātbūtne, kurš stāv tur. Vai tas ir viņš? Tas ir viņš, kurš stāv tur. Pat nevar īsti labi saskatīt viņa seju. Tur ir šī draudošā klātbūtne apkārt, radot tumsu, kas citādi varētu šķist esam skaists. Katru vakaru ap 5 vai 6 mans tēvs atgriezās no darba. Un man bija, kā es tagad saprotu, panikas lēkmes. Es sēdēju uz dīvāna, uz sarkanā dīvāna, un vienkārši gaidīju, kad viņš atvērs durvis. Es nevarēju novaldīt asaras, es vienkārši sāku raudāt. Viņš neciet, kad es raudāju. Raudāšana dara mani vāju, un raudāšana nozīmē sodu. Viņš man teica, ja tu turpināsi raudāt, es turpināšu sist tevi. Es turpināju raudāt, tāpēc viņš turpināja mani sist. Tāpēc es vienmēr, kad biju sāpināta, bēdīga, ievainota,
Es neraudāju, vismaz ne sava tēva klātbūtnē. Viņš man teica, tu esi tik stulba, tu esi tik dumja. Paskaties uz sevi, tu esi nevērtīga, tu nekam nedari. Un es viņam ticēju. Maza meitene uzdod savus sirds jautājumu savam tētim, vai es tev patīku, vai tu mani redzi? Juanitas tēvs neatbildēja uz viņas jautājumu tādā veidā, kā viņai to tik ļoti vajadzēja, bet tādā veidā, kas nodarīja milzīgu pārestību. Viņš viņu šausmināja. Viņš atņēma viņai iespēju runāt. Mūsu ceļā ir daudz ievainojumu, kurus rada citi. Tie nenāk tikai no mūsu tēviem, mūs ievaino mūsu mātes, mūsu brāļi, māsas, radinieki, draugi, mūsu skolotāji, ik viens, kuram ir pieeja mūsu sirdī. Bet tādēļ, ka Dievs radīja visumu, tēva un bērna attiecības ir dziļākais un pats dziļākais. Mans pieaugšanas stāsts. Pirmās atmiņas ir no 3 gadu vecuma, sēžot uz krēsla virtuvē, kad es pirmo, bet ne pēdējo reizi dzirdēju, cik sagrauta bija mana māte, kad uzzināja, ka ir stāvoklī ar mani, cik noskumusi, kā viņa vaimanāja. Un es pirmo, bet ne pēdējo reizi iemācījos, ka mana klātbūtne izraisīja sāpes. Es biju pēdējais bērns no 4, kuri dzima viens pēc otra, un es biju tas pēdējais piliens, kas viņu salauz. Mans tēvs bija ceļojošs pārdevējs. Tas ir tajos laikos, kad mašīnās iekrāva preces, un viņš bija prom 3 nedēļas. Un tad uz nedēļas nogali mājās, atkal prom 3 nedēļas mājās, uz nedēļas nogali. Mana māte bija precēta, bet viena. Viņa nespēja to panest. Mans tēvs bija arī alkoholiķis, bet pagāja gadi, kamēr viņam atklāja depresīvos traucējumus, un viņš sāka lietot atbilstoši medikamentus, kur viņam tik ļoti palīdzēja. Man patika, kad viņš bija dzīvīgs un draisks. Es to tik ļoti izbaudīju, kad viņš jokojās. Es biju pārbijusies, kad viņš bija nikns, un es jūtos pazemot, kad viņš jautāja citu sieviešu telefonu numurus manā klātbūtnē. Tātad, ko darīju es? Es slēpos. Es pieņēmu slēpšanos kā pīlu ūdeni, un es pieaugu, kļūstot par ļoti dusmīgu sievieti. Es kļuvu baiļu pilna un kontrolējoša. Juanita kļuva baiļu pilna un noslēdzās. Es ļoti labi iemācījos, kā pasargāt sevi, un slēpšanās nostrādāja. Es centos pasargāt sevi. Es, protams, slēpos no tēva. Mana klātbūtne nebija vēlama, kļūdas nebija pieļaujamas, arī emocijas bija nepieņemamas. Tādēļ es izvēlējos visu norīt. Es dziļi noslēpos. Es slēpu savu sirdi. Un man bija tik ļoti bail, kad es augu. Man bija bail, ka cilvēki zinās, ka esmu nesakarīga un stulba, un tad tikšu noraidīta. Krišana nozīmētu, ka manam tēvam izrādījusies taisnība, un kaut kādā veidā manā sirdī bija sodīšana. Un es dzīvoju ļoti drošu dzīvi, neatļaujot cilvēkiem pienākt par tuvu vai neļaujot sevi iepazīt. Es nezināju, kā runāt, kā parādīt sevi. Man nebija ne jausmas, kā to izdarīt. Vai tu jūti, ka tēvs tevi mīl? Vai viņš tev to teica 1000 miljoniem reižu, cik lepns viņš bija par tevi? Man negribās to sacīt, bet tev tas ir jādzird. Katra sieviete ienāk šajā pasaulē un ir sāpināta. Dažus ievainojumus tu vari vairāk apzināties – noraidījums, šķiršanās, vardarbība, vientulība. Manas dārgās,
Ir neskaitāmi ievainojumi veidi, kurus sieviete iegūst dzīves laikā. Tie var būt milzīgi, un tie var būt salīdzinoši mazi. Tie milzīgie, kuri uzsprāg sirdī, patiesībā ir līdzvērtīgi miljoniem mazu sāpju bultu trāpot vienā vietā. Iespējams, tev fiziski iespaidoja, un tas ir briesmīgi. Iespējams. Neviens nekad neatnāca uz tavas skolas izrādi, vai nepajautāja, kas notiek tavos skolas darbos, vai nepajautāja, kā tev klājas. Tas sāp tāpat kā pamešana un noraidījums, draugi. Tam visam ir nozīme. Veids, kādā esam bijušas ievainotas, ir veidojis mūs par tām sievietēm, kādas esam šodien. Tas veids, kādā mēs kontrolējam vai cīnāmies, veids, kā cenšamies būt ideāls, vai veidā, kā noraidām, veidi, kādos slēpjamies. Un visas mūsu atkarības, visas, mums pieejams tik plašs to klāsts. Azartspēles vai televīzija, iepirkšanās, ēdiens. Tie ir plāksteri. Iemesls ir ievainota sirds. Daudzas sievietes ar ievainojumiem rīkojas nepareizi. Tās tos minimalizēs, viņas teiks, nav vērts pieminēt to, kas noticis ar mani, bet citai gan tas tur bija slikti. Man vai zini tas nekas. Citas pat pieķersies ievainojumiem, sakot, tas ir tas, kas esmu to pelnījusi, un daudzas tos nolieks. Ievainojumi nav, ties tam pāri, kas bijis, tas bijis. Brennans Mennings ir sacījis, ka ievainojums, kuru esamība noliedz, ir ievainojums, kurš nevar tikt dziedināts. Vai atceries, kad Jēzus uzsākot savu kalpošanu tika kristīts, un tad viņš iziet tūkstnesī, lai sātans viņam atklātos. Viņš atgriezās, lai pirmo reizi parādītos atklāti, tas bija viņa laiks paziņot, kas viņš bija un kāpēc bija nācis. Viņš iegāja sinagogā, un viņam tika pasniegts Jesajas raksturullis. Viņš to atrullēja līdz 61. nodaļai, un viņš lasīja, Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs ir mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani svaidījis dziedināt salauztas sirdis, pasludināt apcietinātajiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Viss izmainījās, kad es satiku Dievu. Es noticēju viņam un jautāju, Dievs, ko tu saki, kas es esmu? Ko tu domā par mani? Dievs atbildēja, es vēlos dzirdēt tavu balsi. Manu? Un es viņam ticēju. Jā, es ticēju. Dievs man dāvāja spēku, kuru pat neapzinājos, ka man tāds ir. Es nezināju, ka to nesu sevī. Are you ready? Yeah! Okay, let's do this! Yay! Nuki! Good job! That was awesome! Es vienkārši vairs nespēju dzīvot bailēs, jo es zināju, ka palaišu garām tik daudz, bet kad es pamazām sāku riskēt, viss bija kārtībā. Es mīlu to sajūtu, ka es iemīlu kādu un redzu, ko mana mīlestība var sniegt citam. Tā ir tāda dāvana, un saņem to. Jo, kad es biju jauna, es neļauju cilvēkiem sevi mīlēt, un es nevarēju mīlēt citus cilvēkus. Tas bija tā, ka es īsti pat nezināju, kā mīlestība izskatās. Un kad es uzdrošinājos riskēt, ļaujot cilvēkiem sevi mīlēt, ļaujot tev mani mīlēt, tas bija tik labi, ka es vēlējos vēl. Dieva misija ir viscaur par atjaunošanu. Kas notiek, kad Jēzus parādās? Brīnumi, lai atspoguļotu Dieva kalpošanu.
Kurlie dzird, klibie staigā, aklie redz. Jēzus ir tas pats vakar, šodien un rīt. Viņam joprojām ir spēks dziedināt, viņam joprojām ir ilgas nāk tevis dēļ. Nāk pie tevis uz to vietu, kurā viņš tev tik ļoti vajadzīgs. Kristus nāca, lai atjaunotu tavu sievietes sirdi. Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā ir teikts, lūk, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ja kāds durvis atver, es pie tā ieiešu un turēšu mīlestību. Šo rakstu vietu bieži piedēvē cilvēkiem, kuri pieņem Jēzu pirmo reizi, bet patiesībā tas ir uzrakstīts kristiešiem. Jēzus saka, ielaid mani vietā, kurai vajadzīga apkopšana. Viņš klauvē cauri mūsu dzīves sāpēm, cauri atkarībām, bēdām, cauri vientulībai, spiedienam, kur izjūtam stresam darbā vai mūsu laulībā. Ielaid viņu. Mums ir vajadzīgs, lai mūsu Tēvs nāk un dziedina mūsu sievišķīgo sirdi, lai atgādinātu, kas mēs esam un atjaunot mūsu sevī. Mīlestība un atbildes uz taviem jautājumiem un veids, kurā tev tik ļoti vajag, lai tie tiktu atbildēti. Tas viss joprojām tev ir pieejams. Okay, 2 times 3. 2 times 3 is 6. Yeah. 5 times 3 equals 15. Yeah. Okay. 3 times 10. 30. Good job. Okay. This is a hard one. 10? 120. Oh, you're 10. Pretty easy. Diezgan viegli, vai zini kāpēc? Jo tu esi gudrs un apģērbīgs. Es vēlos, lai mani bērni zina, ka ir aizsargāti ne tikai Dievā vai savā tēvā, bet arī manī. Es cīnos, lai vide manā mājā būtu droša vieta maniem bērniem būt sev pašiem. And just relax. It feels all right. It's awesome and a lot. Es esmu laimīga būt par sevi pašu. Un es zinu, ka ir vēl darbs pie manis darāms. Tas, kas jau līdz šim ir izdarīts, tas ir brīnums. Kad tu sagaršo īstu mīlestību, es to redzu, kā uzliet ūdeni izkaltušam augam. Pirms tam viss bija tikai melnbalts. Un tagad es jūtu krāsas savā dzīvē.